Tauta Latvijā, labu vakaru, redziet, kā ir. Vienu dienu bija ielicis baigi žostkuju video par Šleseri, par Imantu Konuti. Jā, par ko es tur Agri Ozoliņkeviču sametu Rižeščonukus iekšā visus vienā katlā. Un pastāstīju atkal visi, ka viņi ir sūkātāji, garīgie līdzsūkātāji Riņkevičam, jo Tauta Latvijā es vienkārši brīnos. Es brīnos par to, kad kādi Latvijā ir šie, ticīgie cilvēki, ja? Kādi ir šie ticīgie cilvēki Latvijā? Bez nekādas saprašanas, par šīm visām garīgajām lietām, par visām sodomijām Tauta Latvijā. Ierakstīšu video, apstāsimies. Lūk, un es joprojām brīnos, cik ilgi Riņkevičs jau ir, cik gadus Riņkevičs ir tas tur gejs sūkātājs, dubsītī ņēmējs un dubsītī devējs un viss, ko viņš tur dara, un pastieties paši, esiet taču gudri un lieli, un ziniet, ko geji dara, un man jūs nav jāmāca uz to, jūs taču noprotiet vai saprotiet. Lūk, un Tauta Latvijā, un tāds ir prezidents, un tāpēc Latvija ir zeme nolādēta, tāpēc arī Dievs pieļaus, kad Latviju okupēs, un tas notiks ar Krievijas rokām, jā, un tas notiks ar Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju, daudzas valstis, jā. Karš būs Eiropā, viņš būs, neko mēs neizbeigsim, neko mēs neizdarīsim, ja? Es arī visādas ziņas skatos no visām pasaules malām YouTube'ā, un uz to jau iet. Ja? Jūs variet manus video tur skatīties un komentārus nerakstīt un laikus nelikt, ja? Jo, ko es vēl ievērojis pa saviem video, jūs skatāties video, jo tīpaši ir runa par kanālu Darbnica, ja? Jo šeit kanālā Pagano, kas tagad skatās, nebrīnieties, man ir gandrīz 8000 sekotāji kanālam Darbnica, ja? Un tur visi skatās manus video, bet baigi maz liek tos laikus un komentārus maz raksta un ļoti maz un tā. Bet mums ir jāsaprot, ka Bībelē ir skaidri gaiši aprakstītas visas lietas. Dievs ir uzrakstījis, kā bija, kā ir, kā būs, jā, līdz pašam, kā mēs sakam, pasaules galam, jeb līdz Jēzus atnākšanai un visiem notikumiem. Bībelē ir aprakstīts viss, kā uz šīs zemes, jeb kā šī zeme beigs savu eksistenci. Dieva vārds, ja Bībele par to visu ir aprakstījis. Variet ticēt, variet neticēt, tas paši redziet, viss notiek. Jūs gribiet teikt, es tagad, kāds no jums, es neticu Dievam, un ko nenotiek. Ukrainas iekarošana pēc Dieva plāna, pēc visām lietām, kas viss ar Izraēlu notiek, ar visu ar jebkuru, jā, paņemiet, palasiet, ko Jēzus teica evaņģēlijos par kariem, jā, un tauta celsies pret tautu, un valsts pret valsti, un cilvēki paliks nežēlīgāki, un tur ir teikts, kā Noasa dienās, pilnīgi pareizi. Jo jums jāsaprot, ka Noas ar šķirstā iegāja savu ģimeni, 7-8 cilvēki, ja, un plus kaut kādi dzīvnieku kvantums un viss, un pārējie visi taču ņirdza, smējās, nepieņēma, neticēja, un visi aizgāja bojā. Un Bībele tālāk brīdina, kad pirms Jēzus nākšanas uz šīs zemes, jo viņa tāda būs Jēzus atnākšana vēlreiz, viņš vienreiz šeit bija atnācis, ja, un viņš pēc laika X, kuru neviens nezina, Bībele saka, viņš nāks atpakaļ šeit uz zemes vēlreiz, jā. Cits jautājums, ko viņš darīs, kas te ko un kā, bet šobrīd video, lai būtu īsāks, tāpēc es, gribēju pateikt to, kad tur es stāstu par to, kad iekaros, kad sitīs, kad darīs Latvijas šitos te grūtnieces bērnus, tur vīriešus šitos visus, jā, mūsu deputātus, okupantus, kā viņus tur sauc, visus sitīs, pleskavas desantnieki ar stekiem, visus zaļzemniekus, zilzemniekus, jā, un visus vienotības, jaunās vienotības, un īpaši, kas tur ir šitie, kas gejus atbalstīja, jā, progresīvie, jā, saprotiet, visu šitos pleskavas desantnieki, kā saka, ar steku, visiem tur atsitīs krāniņus plakanus. Ja tagad krāniņš kādam džekam ir apaļš, tad atsitīs plakanus uztaisīs, saprotiet, jums jāsaprot, piemērs Irpeņa un Buča, lūdzu Ukrainā, kas tās bija pilsētas pirms Kijevas, ja,
Tik tālu laikam Krievijas karaspēks bija ticis, ja, un apsieties, ko tur darīja, vai ne tur. Nu, lūk, tā kā tas viss būs Latvijā lielākā spēkā, jo geji pieņēma Stambulas konvenciju, ratificēja tauta Latvijā, visu izdarīja Latvijas cilvēki, un ja man kāds arī saka, tur deputāti un mēs tur kādi, mēs neko, tauta Latvijā, jūs tos deputātus palaidāt. Jūs nobalsojāt par viņiem. Nu, saprotiet, mēs Latvijā, jebkurā citā pasaules valstī redzam, ka tauta taču izvēlos tos savus priekšstāvjus, nu, tādus vai šādus vai kādus, tāpēc lūdzu nenoņemiet atbildību no sevīm, ja, ka mēs neko tur, kas tur deputāti vai kādi nobalsoja. Nē, tauta. Viņi ir jūsu atspulks, jūs tādus ielikāt, jeb tos un piri ar savām balsīm. Nu, labi, tā kā tauta Latvijā, jā, esmu pagāno, jo darbnīcā mani nobloķēja, tāpēc, ka Šleseru un Imantu Konuti, jā, jo jums vēl nākošies, es jau šodien tagad piedodiet tādu, tā bišķiņ tā haotiski stāstu, bet kas ir Konutis, no kurienes viņš nāk no Agrozo Liņķēviča, jā, tātad līdz ar to, jo es atceros, ka es gāju pie Pentekostiem, pie vasaras svētkiem Jelgavā sludināt ārā, tad nāca Imantiņš un prasīja, tev ambīcijas, kāpēc tev tādas ambīcijas, ko tu gribi panākt, tu gribi kaut ko sevi parādīt, tu gribi kaut kādu tur savu vārdu, tu gribi kaut kādu YouTube kanālu, tu gribi publicitāti, tu gribi kaut ko šito. Mīļie cilvēki, es tagad tikko ieraudzīju, ka viņš ir kandidāts uz Latvija pirmā vietā, tur Jelgavas kādā reģionā vai kas tur, kur tur, ja? Nu, mīļie cilvēki, iedomājieties, cilvēks tieši to pašu, ja? Pats ar ambīcijām, ar, kā saka, visu šito, ko viņš man pārmeta, ja? Ar visu to viņš paiet 3-4 mēneši. Jo apmēram 3-4 mēneši apakaļ es biju pie viņu draudzes tur ārāk ņemties, ja, un tagad šis pats iet un to visu dara, ja, un tad redz kādi Pentekosti, pirmkārt Bībelē nekur Dievs nav, nezinu, devis komandu vai ļāvis vai kā tur, ja, iet ticīgajiem politikā numur 1. Tad caur to tagad mēs redzam, kādi sātana kalpi ir šie Pentekosti, ja, ka viņi mācītājas liek sievietes, ja, ka tas ir pret Dieva vārdu, ja, un tad vēl Agris un pārējie šitajā visā hirā, raha, raba, tirā, ratu, tajā drin, šitajā mocīšu valodā to, nu, kā ika parauto, vrum, zāles pļāvēja, ja, šito šitajā sātana mēlēs, ja, nu, daudzas lietas, ko, un neglāb Jelgavu, jo es taču pie Pentekostiem, kāpēc gāju, tāpēc, ka viņi neko nedara Jelgavā, un tāpēc es gāju pie viņiem megafoniem, bļāvu viņiem ausīs un starp astēm, un kur tika trusikos nebāzu megafonu viņiem un nebļāvu, ja, nu, tā kā tauta Latvijā tāds baigais video pa visādām tēmām, bet tāpēc, ka kanāls darbnīcai nobloķēts uz nedēļu un mēģināsim šeit pagāno kaut ko lēnām sagrupēties un rītā sākšu likt kaut kādus video iekšā lēnām pa tēmām. Šodien bišķiņ tāds rosols, piedodiet, bet šis bija vajadzīgs atkal pastāstīt nedaudz, kas notiek ar manīm kaut kā tā.